Eiropas insulta dienas ietvaros pacientu biedrība par sirdi LV aicina iedzīvotājus piedalīties informatīvā pasākumā, kas veltīts sirds un asinsvadu slimību riskiem, īpaši uzmanību veltot vienam no izplatītākiem sirds ritma traucējumiem – mirdzaritmijai. Jāatzīst, ka to pierāda gan, diemžēl, arī bēdīgā statistika, ar ko saskarās insulta vienībā strādājošie ārsti, gan arī aptauja, ko mēs veicām, iedzīvotāju aptauja, kas uzrādīja, ka vairāk nekā 60% iedzīvotājiem nav pat vispār nojausmas, kas ir šī mirdzaritmija, kā tā izpaužās un ko cilvēks var darīt savas veselības labā, lai to novērstu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs rīkojam šādas akcijas, lai vērstu cilvēku uzmanību, lai iepazīstinātu, lai atgādinātu to, ka mirdzaritmija ir ārkārtīgi nopietns risks un slimība, kas ir jāārstē. Mirdzaritmija ir viens no izplatītākiem sirds ritma traucējumiem, kas neārstēta līdz pat 4 reizēm palielina insulta risku. Cilvēkiem, kuri sirgst ar mirdzaritmiju, sirds priekškambari trīc jeb mirgo, nevis ritmiski saraujas. Tādēļ asins sirdī lēnāk nokļūst no priekškambariem kambaros, un tas var veicināt trombu veidošanos. Iedomājieties tās sirds struktūras, kuras praktiski nesaraujās. Viņas stāv uz vietas. Normāli viņas šādi saraujās, un tad viņas sāk šādi ļoti ātri. Tad, ja viņas ļoti ātri saraujās, viņas vairs nekustās tik labi. Un kaut kur mazā stūrītī asins stāv uz vietas, un ja asins stāv uz vietas, viņām ir tendence sarecēt, izveidot trombus. Un tad, ja viņas šādi te ļoti ātri saraujās, ilgāk kā 48 stundas parasti, vienā mazā stūrītī izveidojās trombs, kurš var viņam arī vienkārši atlidot tajā brīdī, bet visbiežāk tad, kad aritmija pāriet atpakaļ uz normālu ritmu, kad viņš sāk atkal spēcīgi sarauties, viņš atraujās un no sirds kreisās puses visi asins plūst uz galvu, uz organismu. Un, ja nepaveicās, tad tas trombs var ielidot arī galvā un būt insults. Biežākā pazīme, kas liecina par mirdzaritmiju, ir neregulārs jeb neritmisks pulss. Nereti slimību pavada arī paaugstināts asinsspiediens. Citi ar mirdzaritmiju saistītie simptomi var būt sirdsklāvis, reibonis, sāpes krūtīs, elpas trūkums un galvas reibonis. Mirdzaritmiju nereti nevar sajust, dažkārt pat nav arī tik izteiktu simptomu, un tos var tiešām noteikt tikai ejot pie ārsta. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast kaut vai tos pamatrādītājus, un faktiski mēs sakām, ka būtu svarīgi, lai pilnīgi visi iedzīvotāji pieaugušie zinātu, kāds ir asinsspiediens un pulss, un mērītu to regulāri, vismaz reizi gadā, arī tad, ja cilvēkam ir laba veselība un tiek ievērots arī veselīgs dzīvesveids, cilvēks aiziet pie ārsta, veiktu šos mērījumus un varētu mierīgu prātu dzīvot. Tas jau būtu viens veids, kādā novērst šos potenciālos riskus arī tādas slimības kā mirdzaritmijas attīstībai. Viens no vislielākajiem faktoriem, kas ietekmē mirdzēšanas aritmijas attīstību, ir cilvēka vecums. Un visvairāk šo slimību sastopas pēc 65 gadu vecuma. Ir arī ātrāk, bet visbiežāk. Tāpēc patreiz tas ieteikums būtu, ja cilvēkam virs 65 gadi, vismaz reizi par reizei pielikt roku pie pulsa un paskaitīt. Vai arī tajos brīžos, ka viņš jūt sirdsklausu, paskatīt pulsu. Ja viņš jūt, ka puls ir ātrs un pilnīgi neritmisks, doties pie ģimenes ārsta un to pateikt. Mēģināt atklāt šo aritmiju. Jo aritmijas ir daudzas, varbūt viņam ir arī kāda cita. Tas būtu tāds visvienkāršākais skrīnings, kā mēģināt šo aritmiju noskaidrot. Paskaitīt pulsu. Speciālistu konsultācijas iespēja izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt mirdzaritmijas risku un saņemt informatīvus materiālus varēs līdz 16. maijam, laika posmā no 14. līdz 18. pie Tirdzniecības centra Origo.